Aldis Feldmanis ir viens no tiem retajiem jelgavniekiem, kurš spējas apvienot tik daudz dažādu talantu un sirdslietu vienā dzīves stāstā. Vairāk nekā 30 gadus viņš veltījis darbam Jelgavas ugunsdzēsēju depo, no kuriem pēdējos 10 gadus pildījis depo vadītāja pienākumus. Taču Alda personība neaprobežojas tikai ar profesionālo jomu. Viņš ir arī būziķis, Jelgavas gleznošanas studijas dalībnieks un aktīvs brīvprātīgais. Pirms 20 gadiem Aldis izveidoja Jelgavas ugunsdzēsības muzeju, kur joprojām ar lielu aizrautību vada ekskursijas. Viņš nesautīgi darbojas arī Jelgavas senioru biedrībā un senioru universitātē. Īpaši jāizceļ viņam mākslinieciskais talants. Aldis rada brīnišķīgus šaržus, kas izpelnījušies pat prezidenta atzinību. Viņš ir cilvēks ar lielu sirdi, aktīvs, sirsnīgs, atsaucīgs un apbrīnojami izpalīdzīgs. Viņš 100 stundu veltījis brīvprātīgajam darbam, vienmēr domājot par citu labumu. Aldis Feldmanis ir patiesi iedvesmojošs cilvēks, piemērs tam, cik daudz var paveikt ar sirdsdeksmi, talantu un vēlmi dot prieku citiem. Man gandarījumu sagādā viss, kas notiek šeit un tagad, jo patīk, ja cilvēkiem zīmējot šārdus, kāds pasaka paldies un ļoti priecājos par to, ka man ir tas viss iznācis. Man patīk ugunsdzēsēju muzejā arī tas, kad es ne tikai rādu visas vecās mantas, bet es arī nodarbojos ar izglītošanu, un tas ir diezgan svarīgi. Un ja pēc kāda laika cilvēks saka, labi, ka tu to pateici, tā bija pareizi darīt. Un tas jādomā ilgtermiņā, lai viss notiktos. Un tas arī tas gandarījums man ir.